Esiet sveicināti, sporta draugi, visā Latvijā. Klāt 4. cēliens LV florbola pusfināla sērijās vīriešiem. Šodien abās pusfināla sērijās svarīgas spēles. Gan cēsīs, šodien būsim liecinieki spēlē starp mainiekiem Pārgauju un viesiem no Valmieras. Broks laukums stūrī. Divatā Pārgaujas spēlētāji bumbiņu Brokam atņem, taču iesaistās cīņā arī Kājiņš. Puriņš prasījās piespēle tālāk uz Miezītu. Tagad saņem Miezītu un vārti! 1-0 pirmās trešdaļas 5. minūtē. Un neviens cits kā Olavs Zvīnis līdzīgi vakardienas spēles scenārijam atklāja mača rezultātu. Gan Pārgaujas, gan Valmieras fani. Interesanti, ka katrs savā tribīnē, valmierieši sarkanās formās, daudz līdzutēji tērpušies Valmieras spēļu formu krāsā. Labs tāls metiens, 2-0, Pārgaujas labā, pirmās trešdaļas vidū. Un šķiet Kristiāna Miezīša tāls raidījums sasniedz mērķi. Lūk, mums labs atkārtojums. Un turpat minūti valmierieši kontrolē bumbiņu. Un tagad ar diagonāli tiek atrast iespēja brīvam tālšāvienam. Taču Ādminis jāuzteic atkal šajā epizodē. Metienu bumbiņu, un šeit kļūdās Ādminis. Un tiešām Valmiera izmanto šo Ādmiņa kļūdu. Ivars Laktiņš. Neviena netraucēts ilgi, tur varēja griezties ap savu asi vārtu priekšā. Līdz apmānu viņš arī Renāru Arāju. Kalužīnskis kopā ar Belāsovu, Kurāķņiku, Stipro un Eglīti. Tādu virknējumu šobrīd laukumā. Atkal brīva situācija vārti. Jā, tieši tā. Tiesneši ieskaita vārtu gūmu, Pārgauja gūst trešos vārtus. Skatīsimies atkārtojumā. Šķiet, kad ar atkārtotu metienu no vārtu priekš atzīmējās Puriņš. Īsti neatrod partners. Izraida vienkārši bumbiņu no savas zonas, kur ātri Pārgaujas aizsardzības zonā atgriež valmierieši. Liepiņš Belāsovam. Liepiņš pats izdara metienu vārtī. Lūk, arī Gatis Liepiņš parāda savas tālšāvēja īpašības. Valmiera realizē un turklāt itin ātri realizē skaitlisko vairākumu pēc labas izspēles vārtus gūstot Gatim Liepiņam. Labi cīnās Pārgaujas aizsardzību. Uzreiz uz priekšu tiek spēlēts Puriņam. Kurš gan zaudē nedaudz ātrumā Laktiņam. Pats nāks un metiens 3-3. Lūk, otrie vārti Laktiņam īsā laika brīdī un Pārgauja atkal spiesta kapitulēt. Eglīts izcīna bumbiņu atkārtotam metienam Belāsova izpildījumā. Bloķē Rajēckis. Turpina valmierieši uzbrukt. Pagalam neprecīzs metiens stiprā izpildījumā. Belāsova tālšāviens. Un pirmā reize šīs dienas mačā, kad vadībā jau viesi. Un atkal ar tālšāvienu. Skatīsimies atkārtojumā. Šeit vajadzētu būt labam rakursam. Stiprais. Var iet pats uz metienu. Garām vārtiem pēc stiprā raidījuma. Eglīts labi cīnās aizvārtē. Pats iznācis vārtu priekšā. Izdara metienu no asa leņķa. Vēl viens metiens vārtī. Beidzot savu vārdu sāka arī Arnis Kurāķņiks. Iekrituši Pārgaujas spēlētāji aizsardzībā, pazaudējuši pozīcijas. Un to labi pamana šķiet Aigars Belāsovs. Pēdējās 2 minūtēs Pārgauja atspēlēja 2 vārdu deficītu un pēc spēles soda metienos izrāva uzvaru visā sērijā. Ābols. Apdiagonāli piespēle Juševskim, tas par kombināciju. Lieliska izspēle Pārgaujas pirmajai maiņai. Un vieni vārti tiek atspēlēti. Pārgauja atgriež sevis mačā. Un tieši varbūt šo izspēli arī Ingus Laiviņš zīmēs. Valodis laukums stūrī. Ārā uz Juršēvs, kurš uz laukuma centru Ābolam. Ābols. Piespēle centrā. Lielisks moments vārti. Dāmas un kungi, Pārgauja
izlīdzina rezultātu. Nu, kā jau ierasts šajā sezonā, jāsaka, tā Pārgauja vienu savu izmisīgo atspēlēšanos kārtējo reizi ir izdarījusi. Salmiņš caur Kažmeru. Tiek spēlēts uz pretējo malu Liepiņam. Paļūdās Liepiņš, Ābols. Pats var mest, ir opcijas un vārti, dāmas un kungi. Sērija izlīdzināta. 2-2. Nu, kāds par atspēlēšanos. Pārgauja atkal paveic kārtējo mazo brīnumu un gūst uzvaru sērijas 4. mačā.